Jā, labdien! Man ir prieks no valsts kancelejas puses šodien izstāstīt par TAP portālu, jeb paplašinātajā nosaukumā vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu. Un, jā, mēs sabiedrībā un faktiski valsts pārvaldē jau vairāk kā 2 gadus dzīvojam ar šo te sistēmu, kas ir valsts informācijas sistēma. Un, jāsaka, kā ir, ja sabiedrībā un nevalstisko organizāciju vidē šī sistēma varbūt netiek tik augstu vērtēta tādā ziņā, kad ir sarežģīti viņā strādāt un ir visādi izaicinājumi, tad savukārt valsts pārvaldē kopumā TAP portāls ir devis iespēju efektivizēt procesus un padarīt viņus tās liekās darbības likvidēt, bet par to es arī izstāstīšu. Par mērķiem es šodien pamatā runāšu par to daļu, kas ir vērsta uz sabiedrību, tātad par publisko vidi, bet tomēr mūsu portālam ir 2 vides, un man likās svarīgi uzlikt arī parādīt šo bildi, jo šī bilde ir slēgtā portāla vidē, kā sākuma lapā, kā tas svarīgais elements arī valstiski. Un TAP portāla izveidas mērķi ir modernizēt lēmumu pieņemšanas procesu, ministru kabinetā padarīt šo procesu, saskaņošanas izstrādes procesu, tiesību akti, politikas plānošanas dokumenti efektīvāk, ātrāk, izsekojamāku. Un, protams, arī viens no portāla virsmērķiem ir nodrošināt sabiedrībai pieejamākas līdzdalības iespējas. Un par izveides procesu ir skaidrs, ka izaicinājums kaut ko tādu darīt dzīva kolēģu galvās jau pirms vairāk kā 10 gadiem. Lēnām tika stāstīts kolēģiem, pārliecināti, līdz nonācam arī līdz tādam valdības akceptam idejai kā tādai. Un tad turpinājās viss process, kā rezultātā tad pēdējā posmā 2 gadus šī sistēma tika izstrādāta, testēta un 21. gada rudenī arī uzsāka darbību. Un, jā, kā minēju, mēs jau 2 gadus dzīvojam šajā sistēmā kopumā. Ja salīdzinām ar pirmsākumiem, tad ļoti daudz lietas ir novērstas un atrisināts un pilnveidots, un šobrīd jau vairāk tiek strādāts uz dažādu funkcionalitāšu attīstību, lai vēl tos procesus padarītu ērtākus, vienkāršākus, pieejamākus. Par TAP lietotājiem esam arī jau sākotnēji iezīmējuši 4 galvenās grupas un redzam arī to viņu iesaisti. Proti, lielākā grupa, protams, ir pati valsts pārvalde, kur strādā šajā sistēmā. Valsts pārvalde, ministrijas, valsts kancelē pati par sevi, protams, jo arī mums ir savi procesi, lai valdības sēdes sagatavotu. Ministrijas vairāk kā projektu autori, arī padotības iestādes, protams, ir iesaistīts, tā ir tāda liela grupa, kur tie iegumi, kā jau es minēju sākumā, ir diezgan konkrēti un faktiski ir tāda ikdienas darba arī diezgan vienkārši arī risināmi, proti, jo vairāk strādā TAPā, jo vairāk arī ir izpratne un ir skaidrība, kas notiek kurā vietā un kādas ir tās veicamās darbības. Otra lielā grupa ir nevalstiskās organizācijas, kur mēs tiešām arī redzam to, ka nevalstiskās organizācijas lieto portālu un izmanto to gan interešu pārstāvībai, kas ir tā pamatdarbība. Sabiedrība varbūt atstāšu kā pēdējo mēdīju, faktiski arī mēdījiem TAP portāls ir pieejams un tīri piemērs iz dzīves. Vakardien gandrīz vienlaicīgi ar šīs aprits uzsākšanu TAP portālā arī mēdījos parādījās ziņa par valsts ieņēmumu dienesta reorganizāciju. Tātad es ļoti praktiski redzēju, ka mēdīji
lieto portālu, lai paskatītos, kas ir tas, kas tiek virzīts lēmumu pieņemšanas procesā. Un sabiedrība, jā, kā pēdējā grupa, kura ir bijusi TAP portāla pamatmērķis, mums nav tādu teiksim, tā skaidru datu, kas varētu liecināt par to apmeklētību, cik daudz cilvēku lieto, nu, tīri, lai paskatītos līdzi portālā notiekošajiem ar viņus interesējošiem dokumentiem, bet tā pašā laikā tīri līdzdalības fāzē, kas ir tās sabiedrības iespējas, mums ir gana daudz cilvēku iesaistījušies, un nu, tā tad ir tā iespēja nodrošināta. Jā, TAP portāls kā vienota koppredes vide. Tas jauninājums kopumā ir tas, ka dokuments nevis pievieno kā datnes, bet viņus reāli izstrādā TAP portālā. Vienīgais izņēmums šobrīd ir politikas plānošanas dokumenti, plānu, stratēģijas, pamatnostādnes, informatīvie ziņojumi arī, kurus pievieno kā datnes, bet to rīkojumu vai lēmumu tomēr izstrādā portālā. Ļoti liels iegūms ir tas, ka informācija veidojas automātiski, piemēram, arī saskaņošanas procesā iesniegtie atzinumos iekļautie iebildumi, priekšlikumi automātiski ģenerējās izziņā. Līdz ar to, jā, visādas manuālās darbības, jo līdz TAP darbības uzsākšanai, protams, bija dažādas sistēmas vēsturiski, kā tie dokumenti nonāca valsts kancelējā caur elektronisko sistēmu, bet tomēr arī mums pašiem iekšēji bija tāda dokumenta aprite, proti valsts pārvaldes darbības specifika ir tāda, ka virzot kādu dokumentu uz lēmumu pieņemšanu, protams, visas iespējami daudz atbildīgās amatpersonas uz viņa uzliek savu parakstu vīzu, tajā laikā to sauca, un attiecīgi tas viss kaut kur vienmēr bija jāglabā. Pieejamība. Mums nav līdz galam tas tehniski izstrādāts, vismaz kādu laiku atpakaļ tā bija, neesmu šobrīd pārbaudījusi, bet, teiksim, telefonā tā portāls varētu būt draudzīgāks lietotājiem, bet katrā ziņā pieslēgties telefonā var. Un, ja cilvēks, kas ir iekļauts saskaņošanas plūsmā, zina, ka viņam ir uzdevums vai viņš pieslēdzās tā portālā no telefona, tad viņš arī caur telefonu var šīs darbības veikt nepieciešamības gadījumā. Dators, protams, tas ir standarta variants, jā, bet visur, kur ir pieejams internetu pieslēgums, tā tad var pieslēgties. Sekošana līdzi, un tā vēl viena būtiskā svarīgā lieta, arī šie pieņemtie lēmumi tiek kaut kādā mērā gan automātiski nodoti publicēšanai, līdz ar to nodrošinot šo lēmumus, tādu stāšanos spēkā faktiski, jo jā, Latvijā tā sistēma ir tāda, ka tad, kad ir publicēts oficiālajā laikrakstā šis valdības pieņemtais lēmums, tikai tajā brīdī viņš ir uzskatāms par stājušos spēkā. Un, protams, arī arhivēšana. Jā, kā jau es minēju, portālam ir divas vides. Slēgtā vide, kurā strādā valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas un publiskā vide, kas ir pieejama visiem. Un jāsaka, ka šobrīd jau sastruktūrējot arī tās lietas un veidojot arī atbalsta materiālus, tātad ir rokas grāmata, visas iespējami veicamās darbības ir pieejamas video formātā, īsi video, kur var noskatīties, kas tad ir tas, kas konkrētajā brīdī ir aktuāls. Īpaši izceļam arī, teiksim, valdības sēdes, kuras tiek arī, protams, ierakstīts un publicēts valdības mājas YouTube kanālā. Arī vakar skatījos, ja, ka diezgan daudz to skatījumu ir, teiksim, pēdējām sēdēm 400 plus, principā katrai sēdē, kas nav daudz kopumā, bet interesi ir par šiem valdības procesiem sabiedrībā, līdz ar to tas noteikti tiek izmantots. Droši vien arī mēdī kaut kādu daļu no skatījumiem dod, bet kopumā. Jā, un par sabiedrības iespējām tā portālā tad esam nodrošinājuši iespēju īstenot e-pakalpojumus, un šeit ir divas daļas,
kur faktiski ir jānošķir. Tātad ir e-pakalpojumi, kas ir pieejami ikvienam sabiedrības loceklim, un tie pamatā ir saistīti ar līdzdalības fāzi. Tātad var izteikt viedokli publiskajā apspriešanā, rakstiski var pieteikties dalībai diskusijā, sanāksmē, darba grupā, konsultatīvajā padomē. Un, tas gluži nav e-pakalpojums, bet es viņu esmu tomēr ielikusi tajā kategorijā arī caur autentificējoties. Jā, var pieteikties arī jaunumu saņemšanai par konkrētām jomām, kas interesē, kurās tiek izstrādāti tiesību akti, un arī, protams, sekot līdz ļoti konkrētiem tiesību aktiem. Savukārt, otra daļa, kas attiecās uz e-pakalpojumiem, tad tie ir pieejami juridiskām personām. Šobrīd īsti nav ierobežojums, vai tā ir nevalstiskā organizācija, tātad biedrība nodibināms, vai tas ir kāds komersants lielāks, mazāks. Līdz ar to, jā, šīs te lietas, kas ir pieejamas tīri juridiskām personām, ir jāiespēj sniegt atzinumu un pieteikties dalībai arī tajos šī līmeņa gala formātos, tātad valsts sekretāra sanāksme un arī valdības sēdē. Un tāds, es negribu teikt, jauns pakalpojums, bet pēc būtības esam gājuši arī uz to, ka ar atsevišķu e-pakalpojumu, kas ir pilnvarošanas pakalpojums caur Latviju Gov.lv, var veikt tādas darbības, lai pilnvarotu ar organizāciju saistītus cilvēkus strādāt tā portālā, tātad viņiem ir šis pilnvarojums un viņi var darboties. Un par iespējām runājot, tad šī te publiskā vide ļauj sekot līdz izstrādes procesam, protams, sekot arī valdības sēžu darba kārtībai, lēmumiem, protokoliem, uzzināt arī, kādi uzdevumi tiek doti valsts pārvaldes institūcijām, arī kabineta līmenī, un, protams, arī tie, kas atnāk no Saeimas, dotie uzdevumi arī tie šeit parādās. Un tas kopumā ir diezgan nozīmīgi, jo tomēr caur šo TAP portālu tiešām ir mainījusies arī atklātības līmenis par valdības darbu. Viņš noteikti ir ļoti palielinājies, jo tā ir viena vietne, kur tas viss notiek, un līdz ar to iedzīvotājiem nav jāmeklē pa vairākām vai daudzām mājaslapām, ja tas, kas viņus interesē, ja zina, ka tas ir tiešām tiesību aktu projekts, ja, tad ir skaidrs, ka tas atradīsies tieši šajā TAP publiskajā portālā, to skaitā. Par iedzīvotāju iesaisti, tad līdzīgi kā jau iepriekšējās platformās tika minēts, tad nav tā, ka iedzīvotāji tiešām ļoti, ļoti daudz to dara, bet tā pašā laikā ir tāda noteiktu jautājumu grupa, kur mēs redzam to aktivitāti, un tas droši vien tas kopējais izaicinājums ir saistīts ar to, ka šī jau ir pēdējā fāze tādā iesaistas dinamikā, proti ne visi Latvijas iedzīvotāji grib un var iesaistīties tiesību aktu projektu komentēšanas procesā. Līdz ar to viņiem šīs te citas līdzdalības iespējas, protams, liekas daudz simpātiskākas un viņi vairāk viņās varbūt iesaistās vai izmanto tiešā veidā savas tiesības un iespējas. Bet tie jautājumi, par kuriem ir viedoklis, lielākoties ir jautājumi, kas saistīti ar izglītību valodu. Ar valodu es domāju un gribu paskaidrot, ka tie ir tie jautājumi, ko virza Izglītības un zinātnes ministrija. Tātad valsts valodas nostiprināšana, ja, kur mēs redzējām tādu diezgan lielu iedzīvotāju aktivitāti un arī tādus gan vienu pusi, vienu viedokli atbalstošs iedzīvotājs, gan arī otru, proti valsts valodu aizstāvošs viedoklis. Protams, tie ir vides jautājumi, dabas aizsardzības jautājumi, ar to saprotot, teiksim, tie paši medību jautājumi, kur mēs redzam diezgan lielu vienkārši interesi no iedzīvotājiem. Jā, tur ir daži cilvēki, varbūt, kam tas interesē, bet šie ir tie, kur tomēr tie viedokļi parādās. Veselība un, protams, arī lauksaimniecībā droši vien, kad dažādu citu iemeslu dēļ šīs jomas, tā saucamie klienti, daudz varbūt vairāk izmanto iespējas paust to viedokli.
Un, jā, par galvenajiem izaicinājumiem tā kopumā runājot, tas nav varbūt ne tik cieši saistīts ar TAP portālu, bet tai pašā laikā, ja tas ir valsts pārvaldes šobrīd tas galvenais rīks vai veids, kā sabiedrībai iesaistīties, tad šīs te līdzdalības iespējas tiešām nereti ir formālas. To skaitā arī TAP portālā notiekošie līdzdalības procesi. Vislielākais izaicinājums, protams, ir tas, ka lēmumu pieņemšanas process nav nevienkāršs un viņš prasa laiku. Un, tas ir izaicinājums visām pusēm. Nu, jebkurā situācijā, kur ir, nezinu, varbūt pretrunīgāki tie vai sabiedrībā tā kā vairāk interesi raisošie jautājumi, līdzdalība pamatā tiek nodrošināta no nevalstiskā organizācija puses. Tā kā nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras kaut kādā veidā mēģina to iedzīvotāju viedokli sadzirdēt un noskaidrot, un tad arī paust un aizstāvēt. Un tas, ko mēs vēl esam secinājuši, lai arī kopumā ir visas iespējas to darīt, tas politikas vai regulējuma kvalitāte netiek veikta gan kvalitatīvi, proti netiek izmantot iespēju arī noskaidrot tās mērķa grupas vajadzības, un līdz ar to arī tie lēmumi kopumā varbūt sabiedrībā netiek saprasti, un attiecīgi arī, protams, mazinās uzticēšanās valsts pārvaldē, ka tā strādā sabiedrības interesēs. Jā, un tas arī laikam viss no manas puses. Bet tā portāls noteikti ir iespēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanai valdības līmenī, jo jā, šis tomēr ir nodalāms. Neviens cits pagaidām vēl tā portālā nepiedalās. Mēs, protams, ceram, ka kādreiz tie citi, kas ir saeimas līmenis un varbūt arī pašvaldības, varētu kaut ko domāt šajā virzienā, bet tas tā kā nav īsti arī mūsu atbildības jautājums. Lūk, paldies!